mūsu beigu daļa par klasēm un objektiem, tad mēs mākam izveidot šos te klases, tā sakot, šablonu, jā, rakstam klase, nosaukums attiecīgi, un mums ir, atkal nav obligāti šis init, bet bez šī init mums pēc būtības šīs klases, viņām būs grūtāk padot datus, ar roku būs jāpadot tie dati. Labāk tu to uzstādījumu, šos datus padot uzreiz pašā sākumā, jā. Vismaz katrā ziņā, ja mēs nezinām visus datus, kas sakot konkrētam objektam, jā, tad varam, protams, pielikt klāt arī kaut kādus noklusētos, kaut kādus standarts, jeb default vērtības arī. Un tipiski mēs vienkārši viņus visus padodam, kas nāk iekšā, un tāpēc, atkal, neviens nesaka, jums jābūt obligāti identiskiem nosaukumiem, jā, tas, kas nāk iekšā parametrs, un tas iekšā ir šis te mainīgais datu atribūts, jā, atribūts šim te objektam, jā, iekšā ienāk, viņš ir jāpadod kaut kur jānoglabā, jā. Lūk, un attiecīgi mēs visu saliekam, jā, un pārējais mums tas viss ir, kā sakot, jūsu ziņā, jā, atkal. Labi, iemācījāmies šīs taržas ekstra metodas, un string būtu vislabākā, visnoderīgākā ir pārējās, jāstāsta pēc, vai tiešām plusiņš ir noderīgs, jā, vai mīnusiņš, protams, varam arī dalīšanu operēt, ir kādas, 89 vai pat 100 dažādas metodas, kuras var definēt, bet, parasti jau visas nevajadzēs, jā. Mēs nedēsim jaunu veselo skaitli, pieņemsim, jā. Lūk. Drukāšana, šīs ir mūsu izgudrojumi, jā, atcīmēs, ka tiekam return, ja neko neatgriežam, jā, return self, neko daudz nemaksā, bet iegūstam papildu funkcionalitāti. Un bēdējais daļa, ko mēs tagad runāsim, ir divas tādas, smagnējāki temati, ko parasti saka, varētu visu veselu semestri mācīties, bet tā ideja ir kāda, ka mums ir klase, tad ir trasējums, šablons, bet mums ir kaut ko drusku sarežģītāk, tā teikt. Bet mēs negribam taisīt pilnībā jaunu šablonu no nulles. Un tad tāds svarīgs koncepts ir tā sauktā mantošana. Tā ideja ir tāda, ka mēs varam ņemt jau gatavu klasi kā paraugu un nedaudz modificēt, uzlikt vēl vienu citu klasi. Tā teikt, mantot kaut ko šie klases rasējumā. Tas būtu tā kā, es saku, paņemt mājas rasējums, bet mums tur vajag vēl kaut kādu garāžu, un mēs pasakam, mēs ņemam šo rasējumu kā pamatu, un te būs mums būs tikai garāžas rasējums nāks klāt. Tāda analoģija, ja. So, let's talk briefly about inheritance. The idea is to use an existing class, un tad jaunu klasi, ja. Look, let's make a superbook. With a superbook class, jā. Tad tajā ziņā, ja, mums nav jāraksta viss. Mēs uzskatām, ka viss, ko book grāmata darīja, mums der, ja, bet mēs iespējams kaut ko liksim klāt jaunu. Parādīšu to ideju, ja, klāt superbook, tad ievērojam šo te pirmo lietu, ja, ka mums ir book, ja, tad ieliekam iekavās, no kā mēs mantojam. Un attiecīgi šeit, ja, būs atkal init, ja, bet, jā, mums kaut kāda dati nāks, ISBN nāks klāt. Jā, mēs tad pielieksim ISBN un valoda nāks klāt, ja, citas lietas jau ir zināmas. Lūk, šajā piemērā var ļoti labi redzēt, un viss. Un pieņemsim kaut kādu jauna, change ISBN, now add change ISBN, vai change language. Jā, tad define, jā, te bija sorry, te. Atceries shift tab uz leju, mums komentārums nav tik būtiski, jā, def, jā, change language, vai change publisher, nē, mums jau bija, jā, change language. Lūk, un attiecīgi, ko mēs tam darījuši? Mēs visu to darbu, nezaudējām visu to darbu, ko taisījām tajā grāmatā, mums ir tagad, lielāka grāmata, ja? Un attiecīgi šis superbook, viņai visi pieņems. Mums principā pat init nebija vajadzīgs, jā. Jā. We could have stuck with original init. Right. Bet šeit mēs gribējām, but in this example we want to add ISBN and language. Jā. Lūk. Un tad te parādās tāda grūtākā daļa manā uzskatā. Tā ir superbook, jā. Vismaz nekas nemainīs. Tad neko es uztaisīju, bet nav tāds grāmatas, jā. Jaunu grāmatu, kādu mēs sauksim, supergrāmatu.
kaut kādu, kas tur mums būtu tagad no pēdējā laika grāmatām, Latvijas, nezinu, kāds man būtu ieteikt kādu, bija tagad labas, pieņemsim, nezinu, ko lai tad iesaka, kaut kāds ieteiktu, grāmatu, pieņemsim, nu labi, Alberts Bells, mums ir bezmiegs, labi, tas, protams, tāda standarta lieta, ja, bezmiegs, ja, ir Alberts Bells, nē, tas nav, redz, ka Superbook, es kā nezinu mūsu bezmiegs, tas ir, protams, Alberts Bells, ja, Alberts, nav Jānis Jausdabiņš, es kā mums nemāk mācīt, es nezinu latviešu literatūru, ja, Alberts Bells, nu, 20 izdots jā, nu, kaut kāds ISBN, jā, protams, tā grāmata ir izdots senāk stipri, pirms 1970. gads, neatceros no galvas, jā, un attiecīgi, jā, Latvien, šādā veidā, Superbook, jā, tātad, jā, šādā gadījumā mēs izgudrām, jā, un mēs viņu tagad, attiecīgi, kas notiksies, skatāmies. Tātad, taisīja jaunu grāmatu objektu, create new book object un title bezmiegs. No kurienes nāk šī informācija? Nu, lūk, te ir dažas lietas, kas jāapstāsta. Šeit tas triks. Pēc būtības šī vieta, jocīgā lieta. Ko tas nozīmē? Mums ir mūsu inicializators, ja? Bet mēs negribam no jauna rakstīt to garo penteri, ko rakstīju šeit. Atceramies, tur bija iekšā jāpadod title, autor, jā, to visu darīja. Tā vietā mēs viņus padodam uz vecāka klases šablonu, ja? Because we could have done the above init ourselves, but we save space pēc būtības. Jā, mēs kodu zaudējam. Un tagad kaut kāds jaunas grāmatas. Viens moments, kas ir, un te parādās šis mantojamības neliela nepilnība. Mums ir kas init, ja, apsimies šeit, ja, find definition, ja, tajā grāmatā. Viņa izmanto print info. Un te ir tas lieta. Print info ir informācija tikai, šeit viņa definēta, par grāmatā pieejamām īpašībām. Līdz ar to viņa nezina par to ISBN un nezina par to valodu. Ja? Nu, līdz ar to mums vajadzētu kaut kā modificēt. Un tad mums būtu jāmaina cita, mums būtu jāmaina print info. Viņš strādā. Ja? We would also have to, tad jāpārakst būtu, now we would also have to redefine print info. Method, since we might want to print the extra attributes. The new. Jā, nu tas būtu tas viens moments, ja? To es pieliku to do, ja? Un, protams, change language atkal ir pielikt klāt. Un tagad tā, mantojamība, parasti sagadā lielas problēmas studentiem, es zinu, un arī no sākuma, es saku, tā realitāte ir kāda, ka nav praksē netik bieži tā mantojamība ir tāda ērta, ja? Nu, atkal super grāmata, droši vien, ka labāk būtu bijis vienkārši šo grāmatu aiz uzreiz, to iespēju ISBN, ja, kaut kā 00, un to valodu pielikt kā nan, ja, un jau uzreiz izdomāt. Un ar to praksē nav tik daudz gadījumu, kad mums vajag vajadzētu šo te mantojumību tā teikt piešķirt. Nu, ir, protams, tie piemēri ir literatūrā, ka ir dzīvnieku klase, un tad ir speciāla kaķu apakšklase, kas manto no dzīvniekiem, ja, un tad viņi var sākt ņaudēt, suņi var sākt riet, atsevišķi arī manto no dzīvniekiem. Nu jā, ja jums tāda taksonomija, kas bija tas Zviedrs 18. gadsimta, kas to tā izveidoja, ja, to pirmatnējo, ja, tās sugas klases un visu šās lietas, ko mēs atceramies no bioloģijas, ja, attiecīgi stundām mēs esam aizmirsuši veiksmīgi no kaut kādas 6. klases, attiecīgi, tad jā, bet ne viss tā smuki saiet. Un tāpēc ir cits paņēmiens, jā, vai tā es negribēju, tagad man neparādās liels čats, bet es saku, visu ierakstu gan, jā, tā tad ir otrs paņēmiens. In practice, jā, lūk, there is another approach that is
a major alternative to inheritance. Kompozīcija. Kā tā ir doma? Doma ir, ka mums ir klases, tad tām tiek lieta objekti, un ir citas klases, kas viņus izmanto. Jā. 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 Use other. Jā. Tātad kompozīcija. Ja? Es došu piemēru ar automašīnu. Ja? Tāds vienkārši piemērs, varbūt tās, ja? Varbūt tās, jā. Es likšu jaunā mapē. Viņas laiks tā ir kompozīcija. Man liekas, te viņi ir, ja? Composition, ja? Lai nebūtu, jo paliek pārāk liels, ja? Kompozīcija. Ja? Un attiecīgi pamēsim ar automašīnu. Jo kā mēs varētu definēt automašīnai manto no riteņiem, tā īsti nesanāk. So, let's use a car, engine, wheels as an example, vai ne? Ja? Tātad, ko mēs darīsim? Mēs definēsim dzinēju, vai ne? Ja? Kaut kā tur, ja? Un mums tur ir kaut kāds print self. Protams, varētu ielikt self, return self, protams, atkal varētu. Ļoti vienkārši dzinējs, ja? Print, ja? Return self. Nu, labi. Ja? Un attiecīgi wheels, ja? Nu, stop, jums vajag stop arī vajag, vai ne? Un, ok, labi. Tagad wheels, wheel, vai ne? Wheel, ja? Wheel, ja? Size un maker, ja? Maker, ja? Maker. Arī te ļoti vienkārši, ja? Varbūt darīsim tā, maker, size būtu 16, vai ne? Un tā tālāk, ja? Un attiecīgi maker, ja? Šādā veidā, ja? Rotate, ja? Wheel is rotating, ja? Ok. Ja? Pagaidām mums ir šīs te divas klases definētas, un mēs varētu ko darīt vēl, ja? Sāksim šo kompozīciju, ja? Now, how about, jā, class car, ja? Car būs kas? Tad mums būs dzinējs, ja, engine, wheels, un vēl pieņemsim, kas tur maker, ja, cits makers, ja, model un maker, vai ne? Nu, lūk, ja, ko mums būs, ja, self model, self maker, ja, un tad skatāmies, kā tas strādās, ja, self engine start for wheel and self wheels, car started, ja, stop, ja, mēs iegūstam tādu smuku ķēdīti. Mēs zinām, ka mums ir dzinēja klase, bet kas būtu labi pateikt, ka tas tiešām būs kas? Engine, vai ne? Engine, vai ne? Reku ir. Un attiecīgi wheels, jā, wheels, gan ir smagāks jautājums, mums būtu sarakstam ar, ka tas būs vai nu tuple, jā, tuple, jā, list wheel, tas būtu labāk. Saraksts ar riteņiem, vai ne? Nu, nezinu, 2, 3, 4, jā, maker būtu string, jā, un atkal modeli arī. Mēs, protams, ka tos arī varētu visi būt bāzēti uz citām klasu piemēriem, jā, nu, lūk. Tad mūsu atkal, Pythons mums neklieks, ja mēs kaut ko iedosim dzinēju vietā, iedosim viņam kaimināmos riteņus vai kaut ko nepareizi sajauksim, bet šis mums ļaus uzķert ar šiem āriem rīkiem, uzķert, ka mēs kaut kādas muļķības darām, jā. Atkal, šādā veidā mums smuki izveidojas tāda struktūra. Car created, printed, ja? Car created, ja? Jā, nu lūk, ja? Tātad mums ir pamatā doma, ja? Ko tas nozīmē? Protams, ka mums jāuztaisa kādi riteņi un jāuztaisa arī dzinējs. New engine, new dzinēj. Let's create an engine first. Ja? Jā, 200 zirgspēki, 4 riteņus, tu Michelin. Made by Michelin. Jā, tieši tā, kā viņš zināja, ka es teikšu Michelin. Jā, un skatāmies, ko es tad izdarīju, jā. Saraksts, list comprehension. I use list comprehension, jā. Use list comprehension. Jā. Nu, lūk, tad ko tas nozīmē? Atceramies, ka šis ir konstruktors. Izmērs 16, jā. Standard 16 size, jā. Nu, atkal tur āru, kas tur, jā, ir jau tie visi papildu parametri. Protams, tur ir ļoti daudz, ko var pielikt klāt, jā. Attiecīgi, ja, note means I do not care about, ja. Te, protams, varētu kaut kādu indeksu padot šeit, ja, bet šajā gadījumā mums ir vienkārši, ja,
visi riteņi ir vienlīdzīgi, ja, šajā gadījumā. Varētu to pāris modificēt. Bet tagad mums ir dzinējs, objekts, konkrēts objekts, ja, ir konkrēti riteņi, arī saraksts ar riteņiem, vai ne? Un tas mums pēc būtības tagad dod iespēju izvedot mašīnu, ja. Golfiņš, ja, golf, ja, ja, un attiecīgi mums ir dzinējs, 200 spēj, tas būs pamatīgs dzinējs viņam tieši golfiņu, vai ne? Tas būs tā kā daudz, bet labi, jā, laikam modificēts, jā, kaut kāds, jā, lauku variants, un attiecīgi mēs viņu varam palaist, attiecīgi šādā ziņā, jā, skatāmies, kas notiekās, jā, vēlreiz palaidīsim, jā, un kārs, tad riteņi griežās, kas tur vēl bija, skatāmies uz augšu, jā, nevar redzēt, uz vairāk, jā, tad uztaisīt dzinēju, mašīnu uztaisīt, iekšā stāv šie objekti. Dzinējs ar 200, jā, zirgspēkiem, 4 riteņi griežās, jā, mašīna palaista. Un, protams, ka tagad es varu arī apstādināt šādu mašīnu, jā, golf start, jā, golf stop, jā, attiecīgi, jā, un, jā, engine stopped, car stopped. Tad kas tajā golf stop bija iekļauts? Atzīmēs šo te kādu metodi. Find all got definition. Tātad, ko viņi dara? Viņi atstādina savu dzinēju, paziņojumu kaut kādu, protams, ja tas būtu īsts, ja, kas īstenībā notiekās tā mašīnās, kur ir mikrokontrolieri, ja, protams, tiek padot šīs komandas, īstas komandas, kaut kādu sensoru, kas tur būtu jādara pēc būtības, ja. Nu, lūk, stop komanda un viss, kas te būtu add more things that need to be stopped here, ja. Nu, lūk, tad veidojās tāda ķēdīte, ja, visi piesaistīs, tā smuki piesaistīs visi viens otram, ja, stāv. Protams, mēs varētu to visu izdarīt bez klasēm, man būtu viena vārnīca vai saraksts, kur mēs samestu kopā, piesim, varētu būt vārnīcā samest dzinējs, riteņi un visu mašīnu kopā varētu. Tā arī varētu darīt, bet mums nebūs šīs metodas, ja, tā kā, un atkal, viss īstenībā ir bāzēts šīm te klasēm. Tā, un tagad skatāmies, ja, sekos to ideju, ja, ka mums ir šie te, pēc būtības, mums ir dzinēji, jā, mums tur ir riteņi, un mēs attiecīgi no tiem veidojam, jā, mūsu mašīna pieprasa viņus, jā, pēc būtības, jā, atkal, nu, īstenībā Pythonā viņi nav tik stingri pieprasa, bet mēs viņus izmantojam, un tad iegūstam šo te iespēju, jā, ka viss smuki, jā, mums strādā, mums vīls ir saraksts ar riteņiem, un līdz ar to mēs varam strādāt, ritenis, tad viņam jāgriežās, tad ir iespēja šim rotate, jā. Ja es ielikšu punkšķiņu, skatāmies, viņš zinās, jā, ir size arī pieejams. Tad Visual Studio Code zinās, ka viena tā lieta ir tāda, ka, jā, ka labā izstrādes vidē, strādāt ar objektiem un klases, kas definē šos te objektu, kā objektā būtu jāstrādā, nu, uzreiz iegūs papildus tādu ērtu dokumentāciju. Tā ideja ir tāda, varbūt kāds cits šo automašīnas klasi ir izveidojis, bet es varu viņu sākt izmantot tikai ar šo punktiņu sintaksu, nelasot neko ļoti daudz, jā, tad bez lielas liekas palīdzības, ja viņa labi izveidota, viņa parāda šo te. Jā, es nerādīju, kā noslēpt datus īstenībā, jo Pythonā ir tas samērā maz, nu, viņš, principā, nosauc šos te datus, tā teikt, izmantos tādus data name mangling, jā, viņus tas datus, tā teikt, noslēpt, nevis visam pilnīgi privāti viņi nav. Jā, tāpēc arī, to mēs nerunāsim šodien, bet varbūt pēc tam, varbūt pēc klasiskā darba. Bet galvenais saprast šo te ideju, jā, ka mēs varam izveidot šos te klases, kas ir mūsu šie te šabloni, jā, rasējumi, un no tiem izveidot konkrētus modeļus. Jā, mēs kaut kādu mazāku, let's make another car. We need a new engine, jā. Jā, pieņemsim, no labi, engine 2300, ok, jā, vai Pirelli, jā, labi, kas būs Ferrari, kas mums būs tagad interesanti, kāda mašīna, jā, 300 zirgspēki jau nav slikti, jā, un nav, jā, kas mums būs Ferrari, Audi, ok, varētu būt A4 tik spēcīgs, es teiktu, tas jau vairāk kā A8, nezinu, jā, un attiecīgi, jā, mēs padodam, un attiecīgi mums būs Audi start, vai ne? Es varu pasaukt Audi, ja es palaist, jā. Un Audi stop, protams, arī. Jā. Nu, atkal. Jā. Tad veidā mums ir piesaistīts šis, tad vēlreiz mums ir dati, objekts, jā, un
attiecīgi piesaistīti šīs te metodes, kuras savukārt var izsaukt metodes, kura iekšā citiem iekšējiem objektiem, kas saglabāti vienā objektā, var būt citi objekti, un tā tālāk īstenībā. Tā ķēdes var būt liela. Labi, tas ir par šo te kompozīciju. Ja? Pielikšu abus divus materiālus klāt. Composition and inheritance. Ja? Nu, lūk, un man liekas, ka jums būs ļoti interesants uzdevums. Par kopā mēs pēc tam pastīsimies, un to atstāšu kā ekstra uzdevumu. Vai izdosies? Tā tad 2 principā uzdevumi. Tā. Tad te būs 2 iespējas, 2 uzdevumi principā. Nav obligāti abi 2. Par sets ir 3. uzdevums. Ļoti īss, ja, ir šis te, vai ir pengrama. Ja? Tātad par kopām varam uzrakstīt šo uzdevumu. 3 šo uzdevumu. Ja, vai ir pengram. Ja? Mums ir tātad kaut kāds, kas ir pengram, tie, kur visi burti ir sastopami. Ja? Varbūt citi burti. Ja? Klasisks piemērs, the quick brown fox jumps over the lazy dog. To izmanto tipogrāfijās, tādās lietās, vai visi burti, ja, ir atrodami no alfabēta, ir atrodami šajā tekstā. Ja? Lūk, tāds piemērs. Un otrs, kas tagad būs, iespējams, ka būs jums uz ceturtdienā, ja netiksiet galā šodien, vismaz sākumu gribētu redzēt, ja, ja jums nepatīk šī pangrama, var lietu šo te darīt, ir šis te. Jā, tātad uztaisīt dziesmas klasi. Vajadzētu 3 parametri konstruktoram, title, autoru un liriku, ja, un tad izgudrot 2 metodes. Dziedāšanu, kas izveda autoru tos nosaukumu un izdrukāt dziesmiņu par rindiņai, un tad metodi kliegt. Ja, kliegts no lieliem burtiem. Ja, un, protams, ļoti labi būtu, lai viņi var izsaukt ķēdējot. Ja, te būs piemērs, pieņemsim šāds teiku Ziemeļmeita song, Ziemeļmeita jumpro, es padot arī drusku pirmās 2 rindiņas, un tad es varu kliegt, es varu ķēdēt pirmo rindiņu, ja, gāju meklēt Ziemeļmeitu, un tad es papildu izdrukāt kliegt visu, ja, un viņš izkliedz abas 2 rindiņas. Jā. Tas būtu, es domāju, jau labi. Ja jūs tiksiet ar vienu no šiem uzdevumiem galā, otrs izveidot song klasi. Jā, nu, pārasti līdz B netiek, bet tā ir tiem mantojumi samā ķēpīga lieta, bet iespējams uzveidīt rap klasi, kas mantos no dziesmas, kurā, ko tas nozīmē, viņai būs tikai klāt papildu metode break it ar 2 parametriem, max lines un drop. Ja? Noklusējums yeah, bez noklusējuma. Ko tas nozīmē? Es uztaisu jaunu rapu un attiecīgi palaist viņu var break it, ja? Un tad zināt gāju, jā, meklēt, jā, Ziemeļmeitu, jā, un tādā galā. Jā, atvainojos par klasiskas dziesmas kropļošanu, bet šādā veidā var panākt šādas lietas. Un, protams, man ļoti patīk redzēt citas dziesmas. Nav visiem jāliek tikai jumpro, kā tos piemērus, kaut kādas citas dziesmas, kas jums pašiem ir tuvākas. Tā kā būtu interesanti redzēt šos piemērus. Nu, lūk, tātad, ja ļoti labi iet, tad varbūt var tikt līdz rap klasei. Nu, lūk, bet tas vismaz vienu no šiem 3 vai vismaz iesākumu, jā, vismaz iesākumu no vienam no šiem uzdevumiem. Tiekamies, es došu vairāk laika, 21:15, tiekamies 11:15, jā, kad apskatīsim risinājumus. To laiks pievienošu video, jā, 3 video, šodien sanāca jau 3 tēmas, nu, principā 2 tēmas, bet sanāk pievienot. Un lai sokās, un tad tiekamies pēc kādas stundas.